Jāņi Straumēnos tika īpaši godāti, jo pats saimnieks bija Jānis. Kad pienāca Jāņu sestdiena, darbi bija padarīti jau līdz pusdienas laikam, tad arī zirgiem tika daļiņa svētku prieka. Tie atveldzējās ūdenī kopā ar saimniekiem. Šiem svētkiem ļaudis gatavojās jau sen, lai svētku galds būtu bagātīgi klāts ar Jāņu sieru, sviesta pilnām bļodiņām, speķa pīrāgiem un medu. Arī ar jēra gaļu krējuma mercē, kartupeļiem, taukos čirkstošām cūgaļas ribiņām, brūkuņu ievārījumu un skābētiem gurķīšiem. Nekur neizpalika arī alus. Tas atradās ozolkoka muciņās. Māla krūkas bija pildītas ar degvīnu un arī ar zāļu šņabi un cukurotu šņabi. Straumēni bija tā vieta, kur pulcējās arī draugi un kaimiņi, veidojot līgsmu ļaužu pulku. Viņi nebija tikušies kopš Ziemassvētkiem, tāpēc, devušies uz Jāņa klēti, runāja par lauku darbiem, dedzināja Jāņu ugunis un dziedāja dziesmas. Vēlāk tie bija noreibuši. Ik viens redzēja citas sejas, it kā biezā miglā, un prāti maldījās savās iedomās, kā irbas miežu laukā. Tad sākās jautras dejas. Līgotāji apklusa tikai rītausmā. Tad Straumēnu puiši bija tik laipni, ka sajūdza un izbrauca sētsvidū ciemiņu zirgus, lai pavadītu līgotājus mājās.